subjekti darbojās pēc Latvijas likumdošanas. Avio kompāniju restruktūrizācijas var notikt pēc citu valstu likumdošanas. Pareizi? Vai šis plāns, ko jūs saucat par biznesa plānu, bet kas būtībā ir restruktūrizācijas plāns, notiks pēc Latvijas vai pēc citas valsts likumdošanas? Biznesa plāna realizācija notiks saskaņā ar Latvijas likumdošanu, bet ņemot vērā arī to, ka uzņēmums darbojas starptautiskajā tirgu, vairākas darbības notiek saskaņā ar citu jurisdikciju likumdošanu un regulējumu. Tā skaitā, ja mēs runājam par obligācijas emisiju, tur ir saskaņā ar Lielbritānijas likumdošanu, viņi ir izlaista. Tad virkne ar līgumiem tie paši par lidmašīnas līzingiem arī ir saskaņā ar Lielbritānijas likumdošanu. Līdz ar to jūs atbildat, ka restruktūrizācijas lemšana ir Lielbritānijas tiesas darbs. Tāpēc ir skaidrs, ka starptautiskajā uzņēmumā tiek veidoti visdažādākās tiesiskas attiecības saskaņā ar visdažādākiem regulējumiem un jurisdikcijām. Paldies! Šis, man liekas, bija svarīgi saprast, kādas ir tās izējas pozīcijas.